ceru skaistums. Ūdens kritumi varavīksnes krāsās, skarbas ainavas un pārgājieni kalni un pazemē. Uz Islandi ar busiņu noskaties. Ļoti augsta. Ļoti augsta. Nē, protams, visi krāteri ir vienādi un baigās starpības starp to, kur mēs gulējām pa nakti un kas ir tagad. Nav, bet šeit vismaz no ārpuses viņš ir savādāks. Viņš izskatās jau tāds sarkanīgi, brunganīgi un tāds. Īsa pastaigi, jā. Bet kopumā tik tiešām 20 minūtes var būt. Bet stiprs vējš.
pāri tiltiņam. Tas ir pāri upei. Un šī skaitās viņiem mīlestības iela. Tas gan ir redzīgs viņš. Tas, ka sunītas, ne sunītas, gaķītas, ne gaķītas nav. Bet pēc sunīšas varētu izskatīties. Viņiem tas viss mājiņš ir par žokiem. Tur mierīgi skatīties, kas tur iekšā notiekas. Nav nekādas norobežojuma. Mēs tur mierīgi staigāt. Skatīties uz sirsniņām, ko viņi sataisījuši ir. Te ir vēl viena māja apzīmēta ar putniem. Kādam māksliniekam viņš ir tiešām šeit ir izpaudies. Te ir daudz garāžas, ko apzīmēt. Vai šitas zīmējums gan ir ļoti smags. Man liekas, te ir parādīts viss, ko mēs esam redzējuši. Vēl neesam redzējuši. Te ir Vikings, tur tālāk ir vulkāns. Vaļus, diemžēl, vēl neesam redzējuši. Tie laikam izpaliks. Ai. Un te ir tas mazais putniņš, pufins vai kā viņu laikam sauc. Tā glezna gan ļoti patīk.
viņš te vienkārši ir nereāls visu laiku. Tāpēc nostāvēt ir grūti. Bet ir osta un ir skats uz to klinti. Un, ja gribat tuvāk pie tās klintas piebraukt, tad ir atkal maksas parkings ar video kamerām. Vajag atkal maksāt naudiņu. Bet, ja pie ostas piebrauc, tad var redzēt to klinti. Ceļš turpinās uz prāmitas ved. Asfalta lenta nebeidzamā, ainavas aiz logu mainās, līkums aiz līkumā, kalns pēc kalnā. Īslandes ceļš, skaists un tās, uz priekšu tas ved. Te ir soliņa, tur ir parkings un uzreiz mums arī ir skats. Skats uz ūdenskritumu. Te ir kanjons. Cilvēki visi staigā pa tādu taciņu un blakus. Cik viņi cenšas ieraudzīt kaut ko.
steidzu pa grantētu ceļu apmēram minūtes 20 jābrauc. Tas būs pie jūras. Sklīņšu gabals. Te atkal nevar ne nakšņot, ne kempingot pa nakti. Vispārīgi pie visiem apskates objektiem, kur varētu padomāt, vai kaut vieta, ko varētu pārnakšana. Noteikti nepanākšana, aizlūkums īpas. Tur ir skatu laukums, un tur tas klienšu gabals, uz ko visi brauc skatīties. Rekord tas klienšu gabals. Te ir jautājums, ko viņš atgādina. Man viņš atgādina kamielu, kā esot zilonis. Varbūt nešķīs par tas. Bet es nevaru saprast, vai bija vērts braukt, vai nebija vērts braukt dēļ viņa. Nu, te atkal ir ūdens kritumiņi. Tur ir kā līdz apkārt sniegotiek. Te ir tāds pastaigāties. Un var arī noiet lejā. Ronīši, viņi tik forši peldas. Mums to neviena kamera nenodos, un viņi pārāk tāli ir. Bet skatīties uz viņiem tik tiešām ir tāds prieks. Nē, esmu aizgājusi līdz tam, kur tas kliņš gabals palika. Līdz tam kliņšu gabalam es uzkāros uz ronīšiem skatīties, kā viņi brīvā dabā. Cik tas sveicīgi nebūtu, bet viena no problēmām Islandē ir izmest miskasti, jo viņu vienkārši nav. Un tāpēc mēs sakārtojam savu pauzi atkritumu un beidzot izmestam. Bet vispārīgi, nav tā, ka kaut kur uz katru stūri viņi tagad būtu, jā.
Te ir parkinga vieta, diezgan pat laba. Nakšņot te nedrīkst, bet ir galdiņi, ir miskastes. Dodamies uz ūdenskritumu meklēt. Dien ir kā pavasarī. Putniņi čivina, beidzot ir silts, vējš nepūš, 18 grādi un tā viss ir Islande. Un es ļoti gribu uz dušu aiziet. Mēs neesam jau dušā bijuši, nezinu cik ilgi normāli. Un Islandē tā ir dēļ to, ka te ļoti augsts vakaros. Tā kā mums ir mašīna āra duša, un te viņi uztaisīja tā, tu esi pats nosalis, vējš pūš, tu pat nevar uzlikt nekādus duša aizkariņus, lai aiziet nomazgāties. Tāpēc, jā, gribam atrast dušu. Šito piknika vietu ne ar zirgiem, ne kempings. Islandē pie apskates objektiem ir diezgan civilizētas toaletes, un pat ļoti zolītas toaletes ir. Un, ja viņas ir, tad viņas ir tīras, viņas ir ar toaletes papīru, un, protams, ka viņas ir arī siltas, tas pats galvenais. Un te otrā pusē vispārīgi ir vieta, kur tu vari nomazgāt traukus. Bet, ja tu gribi kaut kur pa ceļam toaletes atrast, tad tā gan ir tāda diezgan liela problēma. Jo pa ceļam tās toaletes vispārīgi, kā saka, nav, krūmiņa nav, nekā nav. Bet šeit toaletes tik tiešām ir ļoti, ļoti zolītas. Ar visiem ir spogulīši, izlietnes, viss kā vajag. Islandē 13. maijā ir 19,5 grādi. Tas ir siltāk nekā tagad Latvijā. Interesanta kafejnīca, kad viņiem
grāmatnīcā ir ierīkota kafejnīca. Dodamies pastaigāties pa pilsētu. Tā laikam pirmā pilsēta, kurā mēs tā esam ieklīduši. Lai apskatītos, kā te notiekas. Pagaidām te parkingi ir, kad no 10 līdz 4. No pirmdienas līdz piekdienai maksa, pēc tam ir pa brīvu. Šitā šokolādītes labāk pērciet veikalā, jo šeit viņš uzreiz maksā dubultā cena. Tas nāk kaut kāda 6 eiro. Un magnētiņi maksā kaut kāda 8 eiro viens. Forša kebabnīca. Tāda dzeltena, visiem pamanāma uz vispārējā fona. Un kurš teica, ka Islandē ir augsti? Šodien te viss notiekas labākajās tradīcijās, visi ārā, maiciņās. Mēs tikai tādi no kalniem nolīduši esam lejā. Te viņiem pat puķītas sastādītas. Protams, švakas, bet ir. Tā, hotdogu cenas ir apmēram sākot no 5 eiro, 8 eiro, apmēram kaut kā tā. Kā notiek mūsu gatavošanās ceļojumam? Ir uzreiz apraksts. Skaists ūdenskritums no kreisā krasta stāvvietas ir labāk iekārtota piekļuva, bet no labā krasta iespējams stāvu taku nokļūt līdz upei. Apkārt 12 metru augstajam un 30 metrus platajam ūdenskritumam var gandrīz apstaigāt. Ūdenskritums sastāv no vairākām kaskādēm un ir unikāls Islandē. Tā mēs varam lasīt un braukt uz apskates objektu uz šo ūdenskritumu. Islandes daba nebeidz pārsteigt. Te ir zaļa zāle, sniegoti kalni, ir zila okeāns, un tur atkal tālāk sako sniegotie kalni, zaļa zāle, tur ir brūni kalni.
pie ūdenskrituma ir nereāli liels parkings. Viss noasfaltēts. Ir gan lieliem autobusiem, gan kemperīšiem, gan visiem pārējiem. No parkinga iet asfaltēts ceļš uz turieni. Pēc skaņas jau var dzirdēt, ka kaut kur tur ir lielais ūdenskritums. Paša galdiņa ir arī soliņi, kur apsēsties. Oi. Un te arī skatu platformas, kur var apskatīties šo brīnumu. Vienu no visiem ūdenskritumiem. Galvenais, ka katrs ūdenskritums viņš atšķiras. Nav tā, ka, ja es redzēju vienu ūdenskritumu, tad tas ir kāds diagnoze, viss skaidrs. Nē, viņi katrs ir pilnīgi savādāks. Te viņi līst burtiski no visām malām. 1, 2, 3, 4 kaskādas iet. Te viss ir ļoti civilizēti. Ir taciņas. Tur vēl taciņas. Otrā pusē sniegotie kalni. Un varat staigāt. Ir oficiālā daļa, kur tu pastaigājās, un tāda neoficiālā, kur palienām apakšā šitiem te striķīšiem un tiekam tuvāk ūdenskritumam. Tālāk notiekas tāds mēģinājums pa akmentiņiem klik, 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 tik tuvāk. Šī ūdenskrituma ir 2 parkingi. Viens atrodas vienā pusē upē, otrs atrodas otrā pusē upē. Protams, kad ir slavenā zīmīte, ka nekādi nakts parkingi. Ir soliņi, kur atpūsties. Tur laikam bija picu kaut kāda kafēnīciņa. Un tagad dodamies no otras puses apskatīties. Tā arī civilizēta staciņa iet uz to pašu ūdenskritumu. Pie ūdenskrituma var arī nokāpt no otras puses. Pagaidām tad taciņas iet nav. Tāpēc dodamies lejā.
šonakt mūsu naktsmājas ir tādā lauka vidū. Esam nopirkuši šito naktsmāju, mēs arī atradām aplikācijā Park4Night. Un izskatās mazliet tālāk no ceļa, ka neviens netraucēs mūs. Tur ir kaut kāds varbūt raktuvis, neraktuvis. Bet nu pagaidām izskatās klusi, mierīgi. Un tad paliksim šeit pa nakti. Makaronu un dasu.